Gribēju šodien parunāt par tādu iekšējo, it kā viss ir labi, bet iekšā tev ir tāda uguntiņa, kura visu laiku tur oglītis nosās un tu viņu nevari apdzēst. Visu laiku ir tāds nemieris. Tas liecina par to, ka tevī iekšā ir kaut kāds komplekss vēl ar kaut kādām sajūtām, kuras dzīvo savu dzīvi, līdz ar to tevi padarot tādu nedrošu par to, jo tu nezini, kā izmantot un likt lietā sev izdevīgā veidā tās lietas, kuras tev īstenībā traucē. Un, lai pie tā nonāktu, ir jādodas sevi iekšā dziļumā, bet mēs paši pie savas zemapziņas nevaram piekļūt, jo zemapziņa mums ir tāda lieta, kas regulē mūsu šūnu dalīšanos, elpu, sirds ritmu, ja? Kā mēs augam, hormoni, kā strādā. Tas viss notiek zemapziņā, bet emocijas, viņas ļoti bieži ietekmē to, kā tas viss notiek. Un, lai mēs tam tiktu klāt, tādēļ mēs dodamies terapijā. Veiksmes terapijā to mēs arī darām, kad palīdzam cilvēkiem atbrīvoties no šiem limitējošajiem uzskatiem un visām tām emocijām, kuras mūs saista pie kaut kādiem notikumiem, kurus mēs paši vairs neatminamies. Tas notiek tādā neapzinātā līmenī. Un tad šī uguns, kur tag mums iekšā, viņa mums rāda par to, ka mēs esam tādā kā dīkstāvē. Tad, kad mums nav ūdens, ar ko apliet šīs ogles, tad, kad mums nav reālu instrumentu, ar ko mēs varam sev šo diskomfortu atrisināt. Mums nav iespēju šīs uguns vietā uzirdināt augsni, iesēt tur sēkliņu, jo visu, ko mēs tur iesējam, tas sadeg tajās liesmās. Vai tās ir bailes, vai tas ir kaut kāda vainas apziņa, vai tas ir naids. Jebkas, tas var būt pilnīgi jebkas, katram savs, ja? Un tad, kad tas viss sadeg šajās ugunīs, tas nozīmē, ka mums parāda, mēs esam kaut kādā stāvoklī, no kura mēs netiekam ārā. Mums nav instrumenti, mēs nezinām, kā tikt. Un tas arī parāda to, ka jūs visu šo laiku, kamēr jums iekšā tā uguns tur deg, ja tas ir tāda uguns, kas jums traucē, nav attīstības. Jūs kuļaties uz vietas vienā līmenī un jums nav izaugsmas. Tas ir tā kā riteni, ja tu brauc, vienkārši tu apstājies, tu ilgi nenoturēsies uz viņu, tu nogāzīsies. Ja? Un tas pats ir arī cilvēkam. Mums visu laiku būtu jāaug, jāattīstās, bet nevis sacenšoties ar kādu citu, bet ar to, kas mēs bijām vakar. Jo, ja mēs skatīsimies uz citiem, vienmēr būs kāds skaistāks, bagātāks, gudrāks, kas labāk zinās, un tas atkal parāda to tikai, vai tu esi pārliecināts, vai tu par sevi, vai tu sevi tik labi pazīsti, ka tu sev vari ļaut justies labi citu klātbūtnē, kad kāds saka, nē, tas, ko tu dari, tas tev nedara. Priekš kam tu to dari? Ja? Viņam tas nestrādā varbūt, bet tev strādā. Galvenais ir mēģināt un saprast to, ka es pamēģināšu un es to daru priekš sevīm, jo, ja man nesanāks, pasaules gals nepienāks, bet es zināšu, kas man dara un kas man nedara.